Labdien! Mani sauc Sanita Vecmane Briede, un es esmu šī maģistra darba autore. Šo maģistra darbu veltu jaunajam skolotājam. Katram viņa darbībā veidojas savi individuālā pieredze un darba stils. Pie tam tas arī mainās, jo dzīve un katra personīgā dzīves pieredze mainās. Jaunajam skolotājam varbūt iesākumā noderēs kaut neliela daļa no manas pieredzes darbā ar bērniem un nelielās pedagoģiskās prakses 2 mācību gadu garumā skolā ar jaunākā skolas vecuma bērniem, kas atspoguļot šajā maģistra darbā. Mana kopējā pedagoģiskā prakse ir 5 gadi. Es te piebilstu, ka tas bija uz to brīdi, kad es rakstīju maģistra darbu 2001. gadā. Pareizāk, maģistra darbu es aizstāvēju 2001. gadā, bet es to sāku rakstīt 1996. gadā. Tad pedagoģiskā prakse mana uz maģistra darba rakstīšanas brīdi bija 5 gadi. Ja? No tiem 2 gadi ar pirmsskolas vecuma bērniem, 4 līdz 6 gadi. Lai gan šie pedagoģiskā stāža gadi ir nosacīti, ir jābūt skolotājiem sirdī, ne tikai skolā. Tu satiec bērnu uz ielas, arī tad tu esi gan viņa draugs, gan palīgs, gan skolotājs. Septembris katrā ģimenē, kurā ir kāds skolēns, ienes gan prieku, gan rūpes un raizes. Liela daļa no tām saistīta ar domām. Kā manam bērnam veiksies skolā? Vai viņš tiks galā ar jauno režīmu, slodzi, mācību uzdevumiem, vai bērns skolā jutīsies labi? Kā sapratīsies un tiks saprast? Skolotāja uzdevums ir mācīt, ņemot vērā bērna individuāli psiholoģiskās īpatnības. Pasvītrojums mans. Pedagogs tās iepazīst kopējā mācību procesā, bērnu novērojot. Līdz ar to skolotājs, sevišķi sākuma skolā, neapšaubāmi ir pirmais bērnu un vecāku palīgs. Vārds persona latiņu valodā nozīmē personāre, skanēt. Mums jāieklausās savos bērnos, jo katrs bērns ir individualitāte. Savos tādā nozīmē, ka visi bērni ir mūsu, jo mēs pieaugušie esam atbildīgi par nākamo paudzi. Māte daba nolikusi tā, ka ik viens dzīvnieks rūpēs par saviem mazuļiem, nereti arī par svešiem, kamēr tie pieaug. Cilvēks arī ir dabas savstāvdaļa. Mācot un audzinot jaunākā skolas vecuma skolēnus, ir jāņem vērā, ka viņi ir bērni. Sekojoši jāievēro audzēkņu attīstības fāzes šajā jaunākajā skolas vecuma posmā. Galvenā bērna nodarbe ir spēlēšanās. Rotaļa ir bērna dzīvesveids, tam ir dziļa jēga. Spēlējoties, bērns mācās uztvert pasauli un integrēties tajā viņam saprotamā un pieņemamā veidā. Ja mēs izslēdzam šo būtisko viņa attīstības daļu, tad mēs liedzam bērnam arī pilnvērtīgi attīstīties. Tāpēc arī mācību procesā skolā bērnam ir jādod iespēja spēlēties, jo šeit viņš pavada savas dienas lielāko daļu. Mācību darbība ir jāsaista ar spēli. Bez tam, spēlējoties, būtisks ir šis darbošanās process, ne tikai rezultāts. Bērns iemācās to, ka par savu un kopējo darbu un darbošanos var būt prieks.
mācās radoši strādāt un šajā pasaulē ko radīt, iemācās to, ka ne visi līdzekļi attaisno mērķi. Svarīgs ir viss darbošanās process, lai nonāktu līdz mērķim, ne tikai pats mērķis. Šajā procesā cilvēks iemācās daudz interesanta un derīga. Bērns iemācās kontaktēties ar citiem. Bērnības zaudēšana, tas viss ietekmē, kādi mēs esam pieaugušie. Māksla kontaktēties, sarunāties, pasaulē izzūd. Verbālā nespēja pieaugušajos bērnības zaudēšanas rezultāts. Verbālā nespēja veicina arī agresivitāti. No lekcijas mākslas nozīme pedagoģijā un medicīnā. Valdorfa pedagoģijas 5. Austrum Eiropas darba seminārs ārstiem un pedagogiem. 1996. gads. Mūslaiku sabiedrība ir ļoti agresīva, nekad vēl nav bijis tik daudz laupīšanas, vardarbības, slepkavību. Psiholoģiskā vardarbība bieži notiek ģimenēs, darba vietās. Fiziskā vardarbība ģimenē mūslaiku sabiedrībā arī nav retums. Modernais tehnoloģija gadsimts ievieš arvien vairāk mašīnu, kas veic līdz šim cilvēka darītās funkcijas. Tādējādi zūd savstarpējie cilvēciskie kontakti. Agresivitāte veicina arī masu mediju, televīzija, kino, bērnu komiksu, literatūra, kas piedāvā bērniem pieaugušo dzīvi, skarbu, bez naivitātes, bez rotaļām. Spēle arī kā viens no aspektiem, kādēļ bērnam gribētos iet uz skolu. Spēles elementi mācība nodarbībās palīdz adaptēties bērnam skolā. Te veido pāreju, tiltu no rotaļām pagalmām uz nopietnām mācībām pakāpeniski. Mācība process mazajiem pielīdzināts vecāko klašu. Skolēniem lielākoties sagrauj pakāpeniski mazo skolēnu dedzīgo vēlmi iet uz skolu, jo ir pretrunā bērna attīstībai. Bērnam nepieņemams. Mazi bērni parasti gaida skolas gaitu sākumu. Grib iet uz skolu, turpretim lielāki bērni vairs nav tik dedzīgi uz skolu gaitām. Svarīgi, lai bērniem nerastos psiholoģiska rakstura problēmas adaptēties skolā. Īpaši tad, ja viņiem sliktāk nekā pārējiem veicas mācībās. Šādos gadījumos skolotājiem skolēns ir jāuzmundrina un visādi jāatbalsta, lai bērnam rastos ticība sev, lai mācībās atpalikušie skolnieki nejustos nevajadzīgi un atstumti un tādi nekļūtu. Citādi šādi bērni nereti kļūst par ielu bērniem. Pat labam mūsu Latvijas valsts sabiedrībā šādu bērnu skaits pieaug. Rotaļa un tās elementi stundās atraisa bērnus, uzmundrina mazos un ļauj viņiem justies brīvāk. Spēlēšanās palīdz bērniem just, ka viņi ko var un ka viņiem kas sanāk, jo spēlēšanās tomēr vairāk vai mazāk ir viņu pierasta nodarbošanās. Tas rada bērnos ticību, ka arī nākotnē viņiem kaut kas labi padosies. Tātad arī mācības. Principā bērns iemācās uztvert daudzas lietas rotaļīgi, ko ne visi pieaugušie spēj dzīvi uztvert rotaļīgi. Tas ir viegli un to nesarežģīti. Ar spēles palīdzību ir vieglāk un patīkamāk apgūt jebko jaunu, arī pieaugušajiem. Ir pierādīts zinātniski, ka arī pieaugušie ātrāk apgūst jauno, ja atsauc atmiņā bērnību, ja spēj iejusties savā bērna lomā. Tad atcerēties savu bērnību. Mazi bērni ļoti ātri aptver un apgūst daudzas lietas, jo viņiem vēl nav stereotipiskās domāšanas, piemēram, valodas. Spēle palīdz atraisīt uztveri un kļūt atvērtam un brīvam attiecībās pret pasauli. Būtībā bērni aug paši. Pieaugušiem ir pienākums viņiem dot iespējas, tas ir palīdzēt.
pilnvērtīgi attīstīties un palīdzēt apgūt šo pasauli. Tādēļ bērnu audzinātājiem jāizprot cilvēka attīstība, protams, arī pasaules norises. Skolotājiem ir daudz jāzina. Bērnam nedrīkst atņemt viņa bērnību. Kā zināms, cilvēkam ir jāiziet cauri visiem attīstības posmiem. Ja kāda attīstības posma trūkst, tas rada problēmas vēlākajā pieaugušā dzīvē. Katra patiesa, radoša izpausme pasaulē ir iespējama tik daudz, cik daudz mums iespējams nopietni sarunāties ar savu bērnību. Ja pieaugušie spēj vērtēt savu bērnību, tad viņi arī sāk saprast nepieciešamību dot šīs iespējas un tiesības bērniem izdzīvot viņu bērnību. Patiešām, bērniem ir tiesības uz savu bērnību. Ja bērniem ir tiesības un iespējas īstenot savu bērnību, tad sabiedrība patiesi ir tuvu laimēji. Galvenās pamatdomas un pamatatziņas no starptautiskā semināra Pasaule bērnā, bērns pasaulē. Ar spēli bērns uztver pasauli, visbiežāk intuitīvi. Tādēļ pieaugušie nedrīkst iejaukties bērnu rotaļās, jo bērni paši vairumā gadījumu nezina savas spēles iznākumu. Ja kāds iejaucies un māca bez aicinājuma, ko un kā darīt, tad viņš nojauc bērnam spēles gaitu. Tādējādi tiek traucēta bērna pasaules uztveres norise un viņa dzīves intuīcijas saglabāšana un pilnveidošana. Nereti paši pieaugušie ir zaudējuši intuīciju, kas dzīvē svarīga, jo kāds savukārt viņu bērnībā ir jaucies viņu spēlēs, nemitīgi ko norādījis un aizliedzis. Zente Mauriņa saka šādu domu: kurš no rīta iziet, lai kalpotu savam es, vakarā konstatē, ka viņa dzīve ir bijusi piepildīta. Tas nozīmē izprast savas dzīves misiju un veikt savus dzīves uzdevumus. Ļausim bērniem piepildīt viņu dzīvi un atrast savu vietu un darbu tajā. To novēlu ikatram. Autore. Tas ir es. Šodien tas būtu viss. Visu labu!